Režisoram viss viņam bija skaidrs, bet viņam kaut kur mirkļiem, man liekas, nepatikās tā Mocarta mūzika, un viņš viņu gribēja kaut kādā veidā izveidot aktuālu mūsdienām, kas man likās saknē diezgan neiespējami. Amadejs, Dailes teātrī. Tas Rossini viņš jau bija vairāk tāds popsis. Un principā Salieri jau par viņu ļoti tā negatīvi izteicās, bet es esmu to pieņēmis kā savu viedokli, kā jau aktieri mēdz darīt. Rossini, Seviļas Bārdzinis, Nacionālajā operā. Tas ir viens no spēcīgākiem teātriem vispār Latvijā, un tas ir pateicoties, protams, Hermanim. Tas viss kā notiek un kas notiek tajā teātrī ir tikai uz Hermaņa atbildības, un es domāju, ka viņš ļoti labi tiek galā ar to. Vigīlija, sapnis par nomodu, Jaunajā Rīgas teātrī. Tas jau nav nekas īpašs lašai tautai, kur atbrauc vīrietis, pavedina un pazudina. Tas jau tā vispār pieņemti. Putvējiņi, Liepājas teātrī.